Sveicināti, mani sauc Matīs Preimans, es esmu no Trek DPA komandas. Pirms sacensībām es gatavojos. Nedēļas laikā man 6 treniņi un 1 brīvdiena. Vidēji es guļu ne tikai pirms sacensībām, bet visu nedēļu es guļu ap 8–9 stundām. Tā es iesācis un tā es jūtos labi. Pārsvarā es lietoju uzturā makaronus, rīsus, grīķus. No gaļas es lietoju principā tikai vistu, jo tā es vieglāk, es ātrāk arī pārstrādājās. Parasti jau laicīgs izbraucu uz trasi. Cenšos dienu pirms sacensībām nedomāt īpaši par to. Būtu vēlams vismaz reizi nedēļā nobraukt to plānoto distanci, ko ir ieplānojis, teiksim, tie 30 km, tad būtu vēlams nedēļā vismaz reizi nobraukt 30–35 km, lai jau apmēram apzinies, cik tas ir daudz. Tāda kā pareizi uzlikt ķiveri. Paņemiet vienkārši ķiveri, uzliekat galvā. Parasti no aizmugurs šo daļu vispirms pievelciet šo daļu tā, lai ķiveri nekustās vai stāv brīvi uz galvas. Pēc tam vienkārši aizprācējiet. Apakšējai striķītim jābūt tā, lai galīgi nav piespiedzis, lai viņš ir mazliet brīvs, bet lai nevar pār zodam pārmaukt. Tātad pirms sacensībām es ieteiktu noteikti paņemt riepus šādi, pārripināt, pasties, vai nav nekur sagriezts, iegriezts abus divus ķēdi, pārlaist pāri, lai viss kārtībā, lai ir viss saēļots, viss papēdis lejā. Ar papēdi mērot, taisnīt kāju, tad tādam augstumam mēram vajadzētu būt krēslam. Un šim krēsla leņķim, es nezinu, es viņu taisnu, es uzlieku līmeņrādi. Un pēc tā viņš vienkārši taisnīgs ir, tādas viņa atstāja. Tad vēl neatņemama sastāvdaļa, ko es ieteiktu visiem sacensībās lietot, tā ir enerģijas batoniņš, ko noteikti vajadzētu sākt sākumā, tā kā pēc kājām 30 minūtēm. Tā vajadzētu apēst batoniņu. Un uz beigām es ieteiktu želeju. Tur ir visas vajadzīgās vielas, viņi tā kā uzmundrina, tā kā labāk, tā kā tu sakopo tos pēdējos spēkus un tad vieglāk aizbraukt līdz finišam. Aptuveni ieteiktu lietot kādas 15–20 minūtes pirms finiša, tas ir kādi 5 km pirms finiša.